Esmu Jānis Kaupa, darbojos, izklaidējos pa fizisku darbspēju laboratoriju. Īsumā pastāstīšu, ko mēs tur darām, bet attiecībā atkal specifiski uz mērķa auditoriju par intervālu testiem, par sportspēļnieku testiem. Lielākā daļa ir intervālu testi. Iespējams, ka treneri jau ir redzējuši rezultātus, daudz ko esam jau izdarījuši, bet vēl tikpat darbiņš ir priekšā. Un aptuveni jūs jau orientēties, ko mēs te laižam ārā, bet iziešu detaļās cauri visiem grafikiem. Īsumā pastāstīšu, kas, manuprāt, liekas labi, kas slikti. Atkal brīdinu, ka tas ir interpretācijā uz jauniešiem. Mums ir visi U16, U18. Es nerunāšu varbūt pa pieaugušo normām, no ar tendenci uz pieaugušo normām, bet mēs te iekšēji trīs doktori strādājam laboratorijā - Jānis Kaupe, Mairita Buklagina un Sofija Sula. Jebkurš sportists var nokļūt pie jebkura doktora, dzirdot, varbūt interpretācijas minimāli atšķirās, bet mēs esam vienojušies iekšēji, ko es drīkstu palaist uz āru kā normas, ko mēs uzskatām labi, ko mēs uzskatām nevisai labi. Un, attiecīgi, šīs lekcijas mērķis varbūt nebūs pateikt, ko mēs darām, ja mums ir slikti, jo tas prasītu pārāk garu lekciju, un tāpēc ir tā iespēja droši kontaktēt mūs un atrast kādu laiciņu un pārunāt varbūt ne visus, varbūt vienu, varbūt divus cilvēkus, nezinu, atslēgas cilvēkus un tam līdzīgi. Kaut ko mēs vienmēr varam ierosināt. Es nesaku, ka tas ir obligāti regbija treniņu sistēmā balstīts, tik gudrs es neesmu. Es varu no fizioloģijas puses paskatīties to jautājumu, un jūs viņu varat iesaiņot tādā formā, kā jums viņš ir sagramojams. Tāpat futbolists, tāpat volejbols, tam līdzīgi. Bet tas ir kopdarbs. Tas nav kaut kāda gudra rekomendācija došana no mana šī ofisa, un tad jums viņas tur obligāti ir jādara. Es vienmēr esmu liberāls, es vienmēr skatos, kā var maksimāli praktiski. Tātad šodienas uzdevums, mans koordināts vēlreiz, ekrāna stūrītī, e-pasts un telefons. Tātad sākam ar to, kas vispār ir fizisks slodzes tests Olimpiskajā vienībā. Tas ir, kur cilvēki sākotnēji ierodās smaidīgi, arī meitenes, kas veids testu, ir smaidīgs, visiem ir labs garstāvoklis. Tests uzņem apgriezienus un norit, un testa karstumā sportists skatieni parasti fiksējās vienā punktā. Bieži vien viņi maina dzimumu, mata līnija atkāpjās, sviedra lāses parādās, bet joprojām atmosfēra ir pietiekami produktīva. Testa beigās, kad tiek noņemta maska, mēs ieraudzam patieso lietas būtību, un daži smaidi no telpā esošie cilvēki sejām ir pazuduši, bet daži joprojām smaida. Vismaz mēs pie datoriem joprojām smaidam, ja mēs neredzam dzīvībai bīstams aritmijas un līdzīgas lietas, ko mēs nevēlamies redzēt. Tests no malas tādā vienkārši īsā video atgādinājumā izskatās aptuveni šādi, un tur salīdzinoši garš cilvēks, salīdzinoši ātri, kas ir 20 km/h skrien pēdējo intervālu, pie kuras pieskaršos vēlāk, kāda ir viņa loma un kāpēc mēs Anžai tik ļoti gribējām nomocīt uz viņu. Tas gan nav U18 vairs, bet video svaigs, un tāpēc es viņu te izlēmu ielikt. Vienkārši, lai jūs gūstat iespaidu, ka tā nav viegla paskriešana pa celiņu, un jūs audzēkņi ir iedušies uz testu, kas gribētu teikt lielākā daļa ar atdevi un diezgan atbildīgi izturās pret testēšanas procedūru, un cepums viņiem forši. Un ja viņi atnāk ar attieksmi un ar attieksmi parādīt savus tuvu maksimālās darbspējas, mēs arī iegūstam cipars rezultātus, kurus jūs pēc tam varat analizēt, saprast un, nezinu, skābekļa maksimālo patēriņu, anaerobo izturību. Tas viss ir, manuprāt, svarīgi. Un gribēju uzsvērt, ka motivācijai testā ir nozīme. Ja nav motivēts sportists vai ātri padodās, tad, teiksim, maksimālo laktātu mēs nevaram interpretēt, jo viņš tomēr nebija maksimāls.
tur maksimālu skābekļa patēriņu arī īsti ne. Tāpēc, ja jūs zināt, jums ir kāds sportists, kurš tā kā baigi nemīl ieguldīties un atnāc uz testu tikai pieklājības pēc, nu tad beigu vērtības arī īsti nevar interpretēt. Bet, nu, testa sākumu noteikti var, tas tur gribai ir mazāk pakļauts, bet viss pēc kārtas. Ko mēs mēram tādas lielās līnijas, es esmu iezīmējis. Pirmkārt, mēs gribam uzzināt, kā mums kardiopulmonārā, jeb sirds elpošanas asinsvadu sistēma adaptējas slodzei. Un pirmkārt, vai sirds tiek līdzi cilvēku valodā. Pamata antropometriskie dati ir, nezinu, augums, svars, tauku procents, plaušu tilpums. Nu, vairāk vai mazāk viss. Mēs ļoti dziļi neejam visu roku, kāju garumu un tam līdzīgos mērījumos. To pilnīgi mierīgi var izdarīt arī treneris vai treneru palīgs. Nu, protams, jūs tagad smēties, jums tā jau pietrūks cilvēki, kas strādā, bet, nu jā, tas mums prasītu vēl vairāk laika, jo testa ilgums tā jau ir rūpi rēķinot 2 līdz 2,5 stundas ar visiem miera un slodzes datiem un atsildīšanās datiem. Es domāju, ka nebūtu godīgi testa ilgumu vēl vairāk pagarināt, vēl vairāk samazinot, teiksim, sportistu vēlmu šeit ierasties. Aerobā bāzes izturība un anaerobās darbspējas, manuprāt, visā pilnībā tiek apskatīts, cik no laboratorijas apstākļos tas ir iespējams. Atjaunošanās ātrums, redzēsiet, kuri nianses tur tāds, es teiktu, ātrā fāze, nevis cik pēc dienas tu esi atjaunojis, bet ātrā fāze, minūšu jautājums. Un kā muskuļu eksplozīvā jauda, tas ir lēciena augstums. Ejot sīkāk, es tev uz ātro uzmetu 31 faktoru, kur mēs varam iet sīkāk, bet gandrīz vai katru no šiem es varētu sadalīt vēl, un ja otrā pusē trāpās kāds sporta zinātnieks vai sporta zinātniski domājošs cilvēks, un jūs esat, piemēram, uztaisījuši 3 testus, kas ir punkts 31, visu minēto rādītāju dinamiku, salīdzinot ar iepriekšējiem testiem, tur var dabūt daudz ko. Visu šo es, protams, nenolasīšu, bet ir eho, sīkumos ir daudz ko, bet treneri ir praktiski cilvēki, diez vai viņiem pusi no šiem rādītājiem interesē. Es mēģināšu viltīgā veidā šos rādītājus ieintegrēt teikumos, kuriem ir kaut kāda praktiska jēga nozīme. Ķeramies, vērsim pie ragiem. Šo lapu saņem sportists un ideālā gadījumā arī treneris, ja sportists ar viņu padalās. Kā sportists var padalīties ar šo galveno rezultātu lapu? Domāju, ka efektīvākais veids ir e-pasts, jo visi šeit, kas ir izgājuši sportisti testus, izņemot, ja kāds pēkšņi ir atķeksējis tabuliņu, ka viņš negrib, lai viņam sūta uz e-pastu rezultāts, bet visi lielākā daļa, protams, grib. Viņi saņem uz e-pastu pilnus rezultātus PDF formātā, kurus pilnīgi mierīgi var aizsūtīt trenerim, fiziskās sagatavotības treneriem, visiem, kam vajag. Līdz ar to datorā jūs noteikti varat saņemt šos rezultātus, ja vien uzspiežat vai pavēlat vai palūdzat saviem audzēkņiem viņus atsūtīt. Ko mēs šeit redzam? Pirmkārt jautājums, kādu tad slodzi mēs liekam? Iespējams, ka daudzi ir bijuši šeit un saprot, pa ko ir runa, bet es izskaidroju vēlreiz, kas notiek uz slīdceliņa. Uz slīdceliņa notiek šāda veida izklaides. Mums ir ātrums, patiesībā gan uz X, gan uz Y kases, bet paņemsim lāzerīti. Te ir gan ātrums kilometros, šeit ir arī ātrums kilometru stundā, bet pa minūtītēm. Un šeit ir intervāli. Pirmais intervāls, otrais, to es visu līdz skaidroju. Sākuma daļā ir 8 minūtes 30, ja nekļūdos, nepārtraukts skrējiens, tad tāda maza kāpnīte, bet nu reāli gandrīz ir taisna līnija. Lēnām pieaug ātrums. Viņš pieaug līdz 10 km stundā, jeb skrējējiem zināms temps, 6,0 uz kilometru, piekritīsiet, nav augsts temps. Līdz ar to pilnīgi saprotams, ka mēs gaidām, ka no sportistiem, es pat neteikšu cilvēkiem, es teikšu sportistiem, jo mūsu mērķa auditorija sportistu testēšana, mēs sagaidām, ka pieaugot no
staigāšanas ātruma līdz 10 km/h, atbildes reakcija muskulim, jeb laktātam un pulsam nebūs nekāda, kā lai pasaka, hiperaktīvā. Un tas būtu tikai godīgi. Ja sportists lēnām paskrien krosiņu, mēs negribam, lai viņa motors uzvārās un, nezinu, un sistēmas uzcepās. Parādīšu vēlāk, kā tas izskatās, kad uzcepās un kad ir ok. Nākamā intervāla sadaļa. Iepriekšējā mērķis noskaidrot ir bāzes izturība. Nerunājam par sliekšņiem. Lielākajai daļai gan aerobo slieksni tur varētu mēģināt izlikt, bet nerunāja par sliekšņiem. Tas ir vienkārši skenējošs īsts krosiņš, kurā mēs apmēram ierindojam, kāda ir bāzes izturība nepārtrauktā skrējienā. Nākamā sadaļa ir intervāla sadaļa. Ja daži treneri argumentēs, ka kāpēc mums nepārtraukts skrējiens, tas vispār nav priekš mums, nezinu, piemēram, volejbols mums taču jāspēlē ne jau, ka tur jāskrien no vietas. Jāskrien intervāli. Labi, tāpēc mēs esam ieviesuši tādu kā sporta spēles imitāciju intervālu sadaļu, 30 sekundes skrien, 30 soļo ar 5 km/h. Tas ir lēni. Pieaugums ātrumam šī protokolā ir pa 0,5 km/h, teiksim, volejbola vīriešiem ir pa 1 km/h, pieaugušajiem sportspēļniekiem parasti ir 1 km/h, bet ja runa ir pa U18, tad lielākai daļai mēs tā mazāk agresīvi uzvedamies un to ātrumu pieaudzējam mazāk agresīvi, lai nav tas lēciens tik ļoti izteikts, un viņi var vairāk adaptēties, vairāk mēs varam saprast, kas tur notiek. Un meitenēm visām ir pa plus 0,5 km/h katru minūti. Un šis mums veido tādu kā atbildi uz jautājumu, kā adaptējas mainīgai slodzē. Tas pats puls, kā mums laktātiņš uzvedīsies, viņš ar tur var uzvesties dažādi, lielākai daļai pēc tās pirmās daļas laktāts pakāp, un intervāla sadaļā, par cik ir daudz jāsoļo, viņš tomēr neutralizējās un tā kā pakrīt, un tad atkal dēļ intensitātes sāk iet uz augšu. Reizēm viņš nepakrīt tik ļoti, un tā ne īpaši labi pazīme. Līdz ar to šīs daļas uzdevums ir saprast, kā sistēmas ir adaptētas tādai kā spēles raksturu slodzei. Pēdējā sadaļa ir skrējiens līdz atteicēji, jeb līdz paša sportista parādītam žestam, kad mēs beidzam. Vienalga, vai tās būs 30 sekundes, 60 vai 3 minūtes vai 4. Šeit ir uzlikts 18 km/h skrējiens nepārtraukts lielākai daļai, es gribētu teikt visiem šī vecumā, viņš ir virs anaerobā sliekšņa, kas nozīmē, ka darbs virs anaerobā sliekšņa vienmēr ir limitēts laikā, kas nozīmē, ka kaut kad sportists izbeidzās. Un viņš rāda stop zīmi, mēs ņemam nost ātrumu, sākam atjaunoties. Pieaugušajiem pārsvarā cenšamies iet tālāk līdz 20 km/h, 18 augstākas prasības varbūt īsti neuzstādam atsevišķu, šodien te volejbols viens bija, es skatos skrienu, normāli skrienu aizgājām līdz 20 km/h, bet parasti pie 18 paliksim, tas arī jau būs forši. Skaidrojums par slodzes protokolu būtību un kas kurai daļai ir uzdevums, un tātad pirmā daļa ir aerobā skenēšana, otrā daļa ir intervāla slodzes adaptācija rādītāja, trešā daļa ir anaerobā izturība. Sākam iet pa grafikiem cauri, sākotnēji jūs vienmēr varat apskatīties, kas tas vispār ir pa testu, jo šis nav vienīgais tests mūsu laboratorijā, un šīs vietās jūs varat redzēt tieši, kurš protokols ir pielietots, kāds ir ātruma pieaugums pa minūtei. 30 sekundes skrien, 30 soļo. Kādas ir tās 30 sekundes ātrums? Un no šīs līnijas te ir maksimālās vērtības testā, piemēram, laktāts 14,7 šī gadījumā, un tad ir attiecīgi atjaunošanās minūtes, 5. minūte vienmēr ir stāvus. Tas mums tāds
ortostātiskais tests, vienmēr visas atjaunošanās, lai kāds būtu tests, viņas visas ir vienādas. Mums ir standarta protokols uz atjaunošanos, un pēc tam ir varbūt 6 minūtes laktāts, bet vienmēr ir 15 minūtes laktāts. Ja viņš joprojām ir augsts, kā šī gadījumā 8,4, tad ir arī 20 minūtes laktāts. Pirmās 6 minūtes ir pasīvas, jeb pirmo minūtu vēl es uz celiņu, 2. minūtē, 3., 4. sēž krēslā mierīgi, 5. tu stāv kājās, 6. minūte tev noņem visus vadus un gadžetus, un tālāk līdz 15. vai līdz 20. minūtē ir vai nu lēns skrējiens, vai nu biežāk, ja tā bāzes izturība nav pārāk laba, ko mēs redzam šeit sākumā, tad mēs cilvēkiem liekam raitā solī soļot, jo jebkurš skrējiens viņiem nav pietiekoši aerobs, jebkurš skrējiena ātrums. Līdz ar to tas skrējiena ātrums, ja viņš nav aerobs, viņš laktātu īsti labi neatjauno. Līdz ar to mums jāpaliek ir pie soļošanas, ja bāzes sagatavotība nav pietiekoši laba. Jautājums, kam pieder līknes? Tāds varētu būt jautājums. To var atbildēt šeit. Laktāta grafikā ir cipariņš. Šeit gan ir uzvārdi izņemti, saprotam iemeslu dēļ, bet saņemot rezultātus, pirmā pozīcija vienmēr ir aktīvā, jeb aktuālā. Melna līkne, te, kur ir cipariņi klāt, mums vienmēr jāskatās melnā līknīt, kas atbilst uzvārdam pirmajā rindiņā, un, ja skatās pa kolonām, te arī ir mazi cipariņi, un jūs varat atšifrēt, kura kolona ir kuram sportistam, teiksim, kopsavilkumos, ko mēs daļai zinām, kur sūtīt, daļai īsti nezinām, kura varētu būt tā kontaktpersona, kurai būtu interesanti, teiksim, sapakot, regbijs, ja ir izgājis, mēs tā kā, cik no mums sapratni atļauj, esam sapakojuši uzbrucēju aizsargi, veidojas grafika, kurā, piemēram, ir aizpildīts, ja visas līnijas 11 vietas, 11 čaļi ir salikti, un viņus var redzēt tā kā vienā grafikā, un tad ir aizsargi 11, vienalga vai 10. Un viņus arī var redzēt vienā grafikā, līdz ar to var 11 cilvēkus sapakot vienā grafikā. Dīži vairāk apzināti mēs tur neejam, jo tā jau ir diezgan sabāsti, bet nezinu, man kā trenerim būtu interesanti redzēt uzreiz visu čupu, jo kad tu redzi čupu, tev vienmēr kāds izlec, kā saka, uz vienu pusi un uz otru pusi, un tad tie vienmēr ir tādi, šis ir baigi labais, vai, šis ir galīgi štruntīgs, un tad meklējam atbildi, kāpēc viņš štruntīgs, varbūt tam ir objektīvs izskaidrojums. Lecam tālāk. Pašā augšā mums dzīvo grafiks ar asinsspiedienu. Viņš, teiksim tā, no trenera skatu punkta varētu būt tāds salīdzinoši maznozīmīgs. Svarīgi, ka viņš ir normāls. Ja tur kaut kas nav ar asinsspiedienu, tad mēs parasti slēdzienu daļā pieminēsim to, vai, piemēram, viņš vāji atjaunojas. Bet tādu ļoti vērtīgu informāciju varbūt priekš treniņa iegūt mēs nevaram. Drīzāk tā atjaunošanās ir visinteresantākā asinsspiedienam. Bet ne tikai. Par to, kas ir labs un kas ir slikts, es iziešu vēlāk cauri vēlāk, mazliet vēlāk lekcijā. Šobrīd es vienkārši iepazīstinu, kas kur atrodas un par ko mēs te vispār runājam. Nākamais grafiks ir pulss un apakšā dzīvo skābekļa patēriņš. Tam atkal varētu teikt, nav tādas izšķiroši būtiskas lomas, bet viņš mums tur vēsturiski dzīvo, un man, skatoties rezultātus, man tas vienmēr interesē, vai viņš, piemēram, tērē tik, cik vajag skābeklīti, vai, automašīna pēkšņi tērē vairāk degvielu, nekā viņai vajadzētu uz 100 kilometriem. To tur tā aptuveni var redzēt. Tad beigās ir no 10 sekundēm maksimālais skābekļa patēriņš, pie kuras vēl mazliet pieskaršos. Tās ir tāds, pa ko es runāju? Tur 54,9 sportspēlē. Tas ir pietiekoši labs rādītājs, tur tie 55 ml uz kilogramu minūtē. Tas ir normāli. Pēkšņi atnāk kāds, un tur es redzu 60, tas tā, tur ir aerobās darbspējas, uzreiz skatos, kā tas viss puls, kā tur zemāk laktāts viss. Tad tāds, kurā grupā atrodas džeks, tāpēc tas skābeklis tur dzīvo. Bet galvenā nozīme ir pulsam.
Atkal jautājums, kāpēc krītās? Tāpēc, ka puls ir 60 sekundžu vidējais puls. Te viss ir uz 60 sekundēm vidējs. Visi rādītāji. Un, ja tu skrien nepārtraukto sadaļu, kā tas šeit arī ir rādīts, vienmērīgs skrējiens līdz 10 km/h, tad, protams, ka pulsiņš ir augstāks, ja 149 vidējais minūtes, 151. Un tad, kad aiziet tās 30 sekundes soļošanas, kur loģiski pulss krītās, tad tie vidējie pulsi minūtē nav tik augsti. Loģiski viņš aiziet zemē, un viņš tur lēnām lasās uz augšu. Tas ir normāli. Būtu nenormāli, ja šī vietā pulss nekristos, ja viņš kaut vai palikt šādi un tad turpināt iet uz augšu. Bet pārsvarā visiem krītās, tas ir normāli, tikko iestājās intervāls slodzes apgabals. Un tad beigās ir 18 km/h ir bez intervāliem, viņš vienkārši skrien attiecīgi. Mēs vēlāk redzēsim, cik ilgi kurš noskrien, tad tas pulss tur strauji iet uz augšu, jo mēs atkal skatāmies vidējos minūtes pulsus. Tas pats pa vidējiem pulsiem attiecās arī uz 1, 2, 3, 4, 5 atjaunošanās minūti. Lapas tā kā apakšā dzīvo laktāts, kas, kā lai pasaka, manā ticību piramīdā ir, tagad nevar pateikt, vai apakšā vai augšā, bet pa lielam tas ir vadošais rādītājs. No kā es sāku? Ir tīpaši izturības tests, kas mazliet savādāk. Laktāts ir tas, kas nosaka būtībā sportistu izturības rādītājs. Pulss ir svarīgs, bet ja nav laktāts labs, tad uz pulsu vinnēt nevar. No otras puses, ja ir ļoti labs laktāts un pulss galīgi nav labs, tad arī vinnēt nevar. Bet laktāts, es varbūt neatgādināšu pamat fizioloģiju, ka viņš nāk ārā no ātrajām šķiedrām, un tad lēnās oksidatīvās atkal viņu neutralizē, un tad tur aknai patīk viņu ēst, un vēl pāris orgāniem, bet tā spēle notiek pa lielam laktāts asinīs, ko mēs šeit redzam, kas šeit ir atspoguļots slodzes laikā, ir, kā pasaka, iznākums no tā, cik tiek saražots un cik tiek neutralizēts. Tad var attiecīgi spriest par to, kāda ir vai nu daudz ražo, vai nu labi noārda, vai nu maz ražo. Jo maz ražo nozīmē, ka slodzi vairāk veic ar oksidatīvajām šķiedrām, un kā mēs zinām, visu enerģiju, ko ražo ar skābekli oksidatīvās šķiedras, viņa ir, kā lai pasaka, mūžīgais dzinējs, viņi nekad nevar iztērēt. Izņemot, kad beidzās glikogēns vai līdzīgi enerģētiskie resursi, bet skaitās visu, ko tu ražo ar skābekli, tas nerada laktāta pieaugumu. Visur, kur tu slēdz klāt ātrās glikolītiskās šķiedras, tas kāpina tavu laktātu. Un tāpēc, piemēram, jau pirmajā daļā mēs neesam priecīgi redzēt, ka laktāts tikai iet un iet uz augšu. Tas nozīmē, ka vieglu skrējienu slodzi džeks vai dāma veids jau ar ātro šķiedru iesaisti, ar glikolītisko jaudīgo šķiedru iesaisti, kas nozīmē, ka cilvēks ātrāk vienkārši nogurst, darot jebko. Laukumā, treniņā, vienalga. Un bāzes izturība ir zema. Pie tā arī paliekam. Jā, laktāts atkal sēžās, kas ir tikai normāli, tikko tu iedod pasoļot, soļošana atkal nozīmē lēnās šķiedras oksidatīvās, viņas strādā, viņas ēd nost laktātu, viss izskatās skaisti. Mazliet paskrien, pasoļo, viņš kopumā krītās. Ja šeit nekrītās, tas nav labi. Un beigas te ir maksimālais, bet viņu tā kā filozofiski vajadzētu ignorēt, te reku skrien, nepārtrauktā 18 km skrējiena beigās ir šeit, pirmā atjaunošanās minūte šeit, te kaut kāds neizprotams varbūt mazs laktāta pakritums, un tad nāk vilnīts, kad nāk no muskuļiem ārā laktātiņš, viņi nāk asinīs, un nereti mēs, teiksim, maksimālos laktātus redzam tikai 4. 5. minūtē. Kas ir pilnīgi normāli, kad tu iedod viņam ļoti intensīvu intervālu līdz atteicēm.
Jo cipariņš ir zemāks, jo viņi uzvedās mazliet savādāk, ja trenētība ir normāla, piemēram, šeit, kur ir 10, ja, viņš tādu baigo pīķi neizveido, bet vienalga 4. minūtē ir lielākais laktātiņš, pareizāk viņš nekrīt, tad 5. viņš krītās. Šeit viņš ar 6. sāk kristies. Labi, ok, tās jau tādas detaļas. Tad ir interesanti sadaļiņa ar kolonnām un vispārējais, viņas tā dziļdomīgi nosauc par cipariskajām tabulām, bet kaut kāda jēga viņām es biju domājis, un ja mēs paskatāmies, teiksim, pirmo aktuālo sportistu, tad tas izskatīsies tā, ka te ir pie 10 km/h, ja pēdējā minūte pie nepārtrauktā skrējiena, tas ir kaut kāds unificēts atskaites punkts bāzes izturībai. Jums uzliek visu komandu, jūs uzreiz tā, ok, pagaidi, viens man te ir baigi izturīgs, gan ar zemu laktātu, tanī pirmajā daļā, gan ar zemu pulsu. Līdz ar to tam čālim ar bāzes izturību noteikti nav problēma. Un attiecīgi ir pretējais stāsts, šis gan galīgi nav traģiski, bet joprojām tuvu 170 pulss ir pie 10 km/h un tuvu 3 laktātam. Bet jūs redzēsiet arī lielākas un sliktākas situācijas. Nākamais ir, ja tas bija pirmais, bija jautājums, kāda ir bāzes izturība, tad mēs uzreiz lecam, kādas ir maksimālās vērtības pie lielākā intervāla, tā pēdējā pie intensīvākās slodzes, pie anaerobās slodzes. Tur mēs atkal skatāmies tieši tāpat. Maksimālais puls testā, kāds bija pēdējā intervāla ātrums, jo viņš var atšķirties. Daži, kas nemaz netiek līdz 18, viņiem tur būs 16, piemēram, meitenēm 16 ir absolūti normāli. Jaudīgiem cilvēkiem būs 19 vai 20, kas var labi un koordinēti paskriet lielā ātrumā. To jūs redzat, un jūs redzat, cik ilgi viņš ir bijis pēdējā slodzē. Tas nav maznozīmīgi, jo, teiksim, maksimālā skābekļa patēriņa dinamika ir tāda, ka viņš nevar ieskrieties un 10. sekundē parādīt maksimālu skābekļa patēriņu, kurš parādīsies šeit. Vajag, cik es esmu ievērojis, un arī literatūrā plus mīnus 2 minūtes, un es esmu ievērojis, ka pie 90. sekundes lielākai daļai viņš tā kā jau ir tuvu savam maksimumam tajā dienā, tajā ātrumā, ja. Un tad jums jāskatās tā, ka, ja te ir 57 sekundes, ok, 60 sekundes jau kaut cik varētu ņemt vērā priekš maksimālā skābekļa patēriņa 48, 7. Bet, protams, ja tu esi noskarējis 2 minūtes, kā šeit 120 sekundes, tad maksimālais skābekļa patēriņš drīzāk būs lielāks, jo viņš būs vienkārši paspējis, es saucu, uzlasīties lielāks, viņš būs iestabilizējies. Un tikpat jau tāda mazliet gudrāka saruna 18 km/h prasa, pieņemsim 55 ml. Ja būs ticis cilvēks līdz 20 km/h, tad tā ir intensīvāka slodze, un viņi prasa vairāk skābekļa patēriņu. To jūs visu redzēsiet, cik ir ātrums, ja? Un ja te pēkšņi ir kāds ar 20 km/h, kurš ir noskrējis 90 sekundes, ar vislielāko varbūtību viņa skābekļa patēriņš būs lielāks. Nevienmēr, bet ar lielu varbūtību, jo pieprasījums pēc skābekļa bija lielāks. To nosaka ātrums. Nav godīgi prasīt 16 km/h pēdējo intervālu tādu pašu skābekļa patēriņu kā 20 km/h. Tas ir 100 km/h mašīna un 200. Un degvielas patēriņš pie abiem būtiski atšķirsies. Un tas ir tikai godīgi. Laktāta grafiks atkal drīzāk interesi varētu būt, kā man ir sarindojušies komandā sportisti, kuram ir maksimālais laktāts. Kā es teicu, šeit ir svarīga nozīme motivācijai. Ja čalis ātri nomet mierā un drusku palika grūti, neskriešu vairāk, tad viņš arī paliek pie kaut kāda 5. Un cilvēks, kas ir augstu motivēts, grib izlasē būt labākais, viņš visur grib būt labākais, viņš tur nomirst uz celiņu un parāda superlaktātu. Bet tur ir jāsaliek atkal no treneru skatu punkta, kā viņš viņu redz laukumā, kur ir motivēti, gatavi iet cīņā līdz beigām,
Un ja viņš arī testā gāja līdz beigām, un viņam joprojām ir 6, tad viņš vienkārši nevar vairāk. Nu, tur ir atkal faktors starp to, vai varēja, vai parādīja, un tad ar fizioloģiju. Un kas tad tur īsti ir? Vai ir liels laktāts, vai ir maziņš, vai ir, nezinu, 10, kas ir tieši normāls. Un te stūrītī ir ieslēpušies lecienu augstumi. Tie ir sarkanais ir counter moment jump, kas ir pasaulē stipri izplatīts. Nu, latviski mēs viņu varbūt tā mazliet neveikli saucam par pretkustības lecienu. Neko labāk mēs nevarējām izdomāt. Bet CMJ, jeb CMG, counter moment jumps, sarkanais cipariņš centimetros, atkal jums, piemēram, ir uzlikt komanda 11 cilvēkiem vai 10 vienalga. Jūs redzat tur, kas ir vidējais komandā, kurš lec augstāk, attiecīgi viņam vairāk ir to ātro jaudu šķiedru, nezinu, nu jā, ātro šķiedru. ATF sistēma, ātrās šķiedras rada lecienu augstumu, tur lēnās nav iejaukts, un tad tā kā, nu tas ir mūsu veids, kā mēs mēģinam noskanēt ātro šķiedru jaudu vai komponentu, un jo augstāk tu lec, jo tiem cilvēkiem ir jābūt ātrākiem vismaz pirmajās kustībās. Un jo lielāka varbūtība, ka viņiem būs tomēr zemāka izturība. Jo dabā pieņemts, kad ātrs un izturīgs var būt tikai retais. Tie ir olimpiskie čempioni. Bet, ja tā nopietni, tad tās ir konfliktējošās īpašības. Es nesaku, ka nav tādu cilvēku, bet, nu, ja viņi ir, un viņiem ir motivācija, viņi tiek ļoti tālu. Bet pārējiem ir jāstrādā pie vājām vietām, kas vai nu viena vai otra vienmēr sanāk. Tīri vizuāli, varbūt kāds nav redzējis, te mums Kristens Krīgers parādīs, kā uzlec counter moment jump, kur galvenā doma ir rokas sānos un netiek atlaists, līdz ar to mēs testējam tikai un vienīgi kāju muskuļu spēku. Un sportspēles parasti arī lec pie tīkla blokā, triec bumbu, grozā no augšu un tam līdzīgi. Tāpēc ir arī brīvais leciens, jeb free jump. Un tas ir ar roku palīdzību mēģina uzlikt, cik tu augstu var. Šie varbūt video neizskatās augstu lecienu, bet kopumā BMX-am ir jālec augstu. Un tie bija, man liekas, pirmais tur tuvu 60, otrais varēja būt pie 70. Tā kā šie ir pietiekoši augsti lecieni. Tā, laižam tālāk. Te man ir tāda kā, nezinu, galvenas sadaļa un miera rādītāji. Galvenas sadaļā šos rādītājus var atrast arī visur citur. Te vienkārši zem vārda, uzvārda, auguma, svara, vecuma ir savilkti kopā visi tādi svarīgākie maksimālie rādītāji un arī lecienu augstumiņš. Un te ir miera rādītāji. Miera pulss, guļus, atkal ortostātiskā provē pirms testa mēs taisam, cik augstu uzlec pulsiņš, teiksim, no guļu stāvokļa uz stāvus, un tad kā viņš nomierinās uz 50 sekundu un kāds viņš ir sēdz. Šim ir tāds arī vispār pieņemtās normas guļus un stāvus maks ir jābūt apmēram 20 līdz 30 plusā. Šeit mēs redzam plus 40, bet atkal jāņem vērā, ka cilvēks ir ieradies uz testu, uz eksāmenu, un tur nervu sistēmai ir savu būtisku lomu. Bet, nu, to sauc par tādu orto testiņu. Līdzīgi arī spiediens var uzvesties guļus, stāvus, sēdus. Nu, tur tāda video aritmētiski, ko var izvilkt, kāds ir bāzes spiediens dotajā dienā. Tad ir ehokardiogrāfija, konkrētajā gan slēdzienā eho daktari nav bijis darbā tanī dienā, nu ne tā, ka viņi negrib, bet viņi vienkārši atvaļinājumā, un eho dati, atkal, protams, ka mēs neaicinām trenerus tagad izstudēt ehokardiogrāfijas pamats, bet vienmēr interesi ir par to IVSD, intraventricular septum un left ventricular posterior wall, ja īsāk sakot sieniņas, 10 un 10 mm, un uzreiz zem viņām dzīvo kreisā kambara tilpums, ja tautas valodā sirds tilpums. Šie būtu 3 cipariņi, kas ir tādi zīmīgākie, kur mēs sieniņas, protams, negribam redzēt 13 un 14 cm, kas ir individuāli jāmenedžē 10, 11, nu varbūt līdz 12, ja ir labs tilpums. Viss kārtībā, tās ir normāls atlētas sirds. Nu, un tad, kur man aorta dzīvoja šeit 34 mm. Tas tāds varbūt jau sekundārāks rādītājs, bet, nu,
Pa lielam no lielas sirds ir jānāk ārā trubai ar pietiekami lielu diametru, jo citādi asins vienkārši nevarēs pie maksimāliem pulsiem tikt cauri. Tad. Kā saka, santehnikā 50 nelaidīs cauri tos pašus, kā pasaka latviski, mēslus, kā 110. Un aorta ir līdzīgi, jā, ja tur būs 30 milimetri diametriņš, nu tā nav divmetrīga džeka, lielas sirds aorta, tur būs vienkārši šaurā vieta. Un tālāk organisms nesaņems tik daudz asins, cik viņš potenciāli varētu, ja aorta būtu, piemēram, 35 mm. Labi, bet tās jau tāds niansīts. Slēdziens sadaļa, ar kuru varbūt reizēm vajag sākt, bet es visu te tā, chronoloģiskā un svarīguma secībā. Slēdzienā mums ir ļoti īsi par eho kaut kas ierakstīts, ļoti īsi par kardiogramu. Biežākais teksts, ko redzēsiet, ir bez iebildumiem sportošanai, bet jāsaka, ka reizēm mēs tur ierakstam arī kaut ko citu, tā kā izlasiet. Tur reizēm ir rakstīts, nezinu, aizliegts sacensību sports vai izmeklēšanā, vajag precizēt izmaiņas, ko mēs atrodam testa laikā. Tur kaut kas būs savādāks. Attiecīgi tam jāpievērš uzmanība un zemāk būs paskaidrojums, kas tas ir, ko mēs atradām un ko mēs gribam papildus izmeklēt. Šīs ir tādas pamatlietiņas, tāda interpretācija par to, kāds ir atjaunošanās ātrums, vai ir atļaut paaugstināt fiziskas slodze, un kāda ir pulsa adaptācija mainīgai slodzē, jeb tā intervāla slodzē, kā pulsiņš reaģē staigā augšā lejā. Bet tā kā ir 3 daktari, tad arī tie slēdzieni tomēr var atšķirties. Katram daktarim var būt nianses, kā viņš redz konkrēto sportistu. Un nebūs tā, ka mums visiem iedos un visiem mums būs vienādi secinājumi par vienu un to pašu testu. Tas ir tikai normāli. Arī 3 treneri tomēr trenēs 3 dažādos veidos, nevis visi vienādi, lai gan pamatprincipi ir vienādi. Kā lai pasaka, no doktora garstāvokļa ir atkarīgs, cik daudz tā ir pierakstīts, vai no tā, kas tiešām tika atrasts, vai no tā, kā mēs redzējām konkrēto sportistu. To visu arī var izlasīt. Pa ļaunu nenāk. Ar to praktiski varētu sākt, un tad var arī tālāk ķerties pie grafikiem un saprast, kas tur bija interesanti. Lecam mēs pie... Lecam mēs pie elpošanas rādītājiem. Elpošanas rādītāji, kas ir šāda lapa. Tik sīki es viņā neiešu, jo tas prasa tomēr dziļākas sporta fizioloģijas zināšanas, bet iziesim cauri. Pirmais ir, teiksim, kur redzam elpošanas frekvenci un ielpas dziļumu. Tur tādas sakarības, nezinu, frekvencei baigi sajūsmā neesmu, kad ir pāri 55 un 60 vairāk reizēm. Atkal atgādinu, ka tie ir vidējie minūtes cipari, 60 sekundžu vidējie cipari. Lai gan šeit uzreiz var redzēt, ka viens ir kaut kā gandrīz vai pārspīlēt lēni elpojas, pat līdz intensīvai slodzē 25 reizes minūtē, bet ja mēs paskatāmies ielpas dziļumu, viss loģiski viņš ir elpojis, varbūt pat pārspīlēt dziļi, man grūti pateikt, tur vajag interpretēt individuāli, bet ja mēs skatāmies melno līknīt, viss loģiski. Sākuma daļā nepārtrauktajā diezgan dziļi, tad ir intervāli normāli, jo soļojot elpo rētāk, seklāk, tad pakrītās te atkal aug. Un tas, ko es tādu pieņēmu, es priekš sevis un tādu plus mīnus, tas ir normāli, ka te pats lēpjās blakus plaušu tilpums un beigu ielpu dziļums, ja tu esi skrējis vismaz 60 sekundes, būs aptuveni 50% no tā, ko mēs te redzam. Tas ir normāli. Ja mēs te redzam 5,5 litrus, un pieņemot, ka cilvēks ir vismaz 60 sekundes skrējis, labāk 120 vai 90, un tad viņam ir 2,5 litri, un sanāk, ok,
Tu vecīt varēja 2,75, tas ir tikai elpošanas tehnikas jautājums. Un ja tu būtu vilcis elpu 2,75, tad frekvence nebūtu tuvu 60, kas vairs nav tik forši, jo plaušās paliek īsāks laiks apmainīties gaisam, un tā efektivitāte nav tik augsta, jo tu pārāk ātri elpo, un tad tev tā frekvencija varētu pasēsties zem 55, kas ir pieņemts kā absolūti normāli. Tur tāds 50 ir super skaisti, nu līdz 55 tas ir normāli. 60 vairs nevisai. Ventilācija. Būtiskāk nozīme tai, teiksim, elpošanas minūtes tilpumiem, ja cik litriem minūtē tu elpo, ir tādam nepārtrauktam slodzes testam, jeb izturībnieku testam, tīram. Intervāla testā, nu, nav varbūt tik būtiski, tur mums vairāk interesē tas beigu litri, cik tad ir tā elpošanas sistēmas darbspējas. Bet atkal, tā, nu, jāsaka godīgi, nu, praktiskas nozīmes vai praktiski kaut ko izšķilt priekš treniņu procesu būtu salīdzinoši grūti. Tas ieelpas dziļums tad jau kaut kas tāds praktiskāks un loģiskāks, ko var kaut vai lēnāk rosiņu gaitā pamācīties, atcerēties, ok, mēs elpojam dziļāk, mēs izmantojam diafragmu, mēs strādājam pie tā, lai mēs arī slodzē, tad, kad nedomājam, elpot pietiekoši dziļi. Relatīvais skābekļa patēriņš, jeb patēriņš uz kilogramu vienā minūtē. Atkal tāda būtiska loma nav, bet mēs varam redzēt cilvēks ar sarkano pumpiņu līkni, teiksim tā, tērēja vairāk skābekli skrienot tādā pašā ātrumā, šie divi kaut kur līdzīgi, un ja paskatāmies beigu patēriņu vidējo minūtes, tad tur zaļā un melnā līknīt līdzīgi, sarkanā pumpiņa tomēr zemāk. Nu, tā tāds vispārīgais, atkal aerobās darbspējas kādas, kuram beigu daļā izskatās. Atkal interesantāk mazliet pakāpeniskajā testā. Šis rādītājs mazliet sarežģītāks, bet diezgan interesants, parādot to, kāda ir elpošanas sistēmas efektivitāte, jeb skābekļa piesaiste. Un baigi vienkārši, jo zemāka ir šī sākotnējā plato fāze, teiksim, zaļā līkne izcila, melnā vienkārši cilvēcīgi. Sākumiņš ir, tā tad viss nav galīgi garām, tur tāds 22 forši, un pēc tam lēnām kāpj uz augšu. Tas ir no elpošanas tilpuma, cik efektīvi organisms spēj dabūt ārā skābekli un aizgādāt viņu līdz mitohondrijiem muskuļos, kas veic slodzi. Tad ir čupiņa ar cipariskajām tabulām, jeb antropometriskie mērījumi. Antropometriskie mērījumi nozīmē plaušu dzīves tilpums ir vitālā kapacitāte, kur ir izdalīta uz kilogramu, kas ir pietiekoši korekti, lai attiecinātu, jo viens sver 50 kg, otrs, 95. Tad mums ir tauku procentiņš, kurš ir iegūts uz bioimpedances analizatoru. Nesaka, ka pats precīzākais pasaulē un noteikti nedrīkst salīdzināt dažādus svarus savā starpā, jo viņiem tur tās matemātiskās formulas atšķirās dažādiem ražotājiem. Bet ja visu laiku kāpj uz vieniem tiem bioimpedances svariem un ievēro to, ka tas nav uzreiz pēc treniņa vai fiziska slodze izmaina to ķermeņa kompozīciju. Un tādos, nezinu, pirms treniņa apstākļos pa brīdim nosvarās uz vieniem tiem pašiem svariem, plus mīnus tam tauku procentu tendencei viņi varētu arī ticēt. Ķermeņa svars, tas gan ir precīzs, augums, ceram, ka precīzs. Ķermeņa masas indeks, ok, mūsdienās vai viņš vairs nav tik būtisks. Vairāk skatās ķermeņa svaru un tauku procentu. Glikozes mērījumi kopumā nav paši nozīmīgākie treniņu procesa gaitā, bet atkal mūs vienmēr interesē ekstrēmi, jeb pārāk augsts, pārāk zems. Pārāk augsts
Nu, jāskatās, kas ar insulīna rezistenci, ja jātais ir cukurslodes tests laboratorijā un jāsaprot, vai gadījumā netuvojas otrā tipa cukurdiabēts vai jauniešiem varbūt pirmā tipa, vēl sliktāk. Un otrs ekstrēms ir zem 4, 3,5, citiem pat 3, 2 esam redzējuši. Un tad jāuzdod, kāds ir ikdienas uztura racions, jo tas nav normāls cipars, tas ir pa zemu cukurs slodzē. Un stipri jāpadomā par papildus kaut kādu okhidrotu uzkodu sporta dzērienu uzņemšanu slodzes laikā, bet stūrakmens ir droši vien pacelt okhidrātu patēriņu ikdienā. Jeb citiem vārdiem uzlabot savus glikogēnu krājumus, lai arī slodzes laikā cukurs nebūtu pārāk zems. Jo cukurs ir un paliek, jeb glikoze. Ir un paliek smadzeņu mīļākais ēdiens. Ja viņš ir zems, attiecīgi pelēkā viela strādā slinkāk. Reizēm tas ir labi, bet sportspēlēs tas var nebūt tik labi, ja mums jāizdomā, kam iedot piespēli vai jāpieņem līdzīgi pietiekoši svarīgi lēmumi. Tagad tam pašam izsoļosim cauri, kaut kas varbūt tur bišķi mazliet atkārtosies, bet es iemetīšu tādas normiņas, kas ir labi un kas nav labi. Tajiem pašiem rādītājiem, ko es tikko pārunājam, kur katrs atrodas. Un mūsu mazajā konsīlijā ar 3 doktoriem mēs uzlikām tādas kā normiņas ciparos, tūlīt redzēsiet, nākamajā slaidā tas būs, lai iedotu kaut kādus atskaites punktus, par cik, domāju, ka sarunāsim, kā arī lekcija kā tāda slaidos tiks izsūtīta, un tur var izdrukāt tikai tos cipariskos slaidiņus, lai viņi kaut kur nepazūd un ir vieglāk interpretēt slodzes testa rezultātus. Vienkārši, lai jums ir atskaites punkts. Paga, man vienam ir tas, uzreiz tā čik pašķiram, vai tas ir labi, vai tas ir slikti cipariskā vērtībā, bet ņemam praktiski piemēru, ņemam asinsspiedienu. Atkal mēs vienmēr meklēsim augšu vai apakšu, kas ir uzreiz, to var visur meklēt. Augšu un apakšu vienmēr ir novirzi no normas, un tad ir čupiņi, kas ir pa vidu, un tā gan arī visām komandām tā ir, gan arī visur. Doma par spiedienu. Nav skaisti, kad viņš slodzes laikā aiziet pa augstu, pārāk augstu. Es teiktu, mēs novilkām kaut kādu 220 robežu, varbūt 230, 240, 250 un vairāk rāda, ka fiziskā slodze konkrētām organismam ir tāda kā pārslodze kardiovaskulārai sistēmai, viņa tā kā pārspīlēti reaģē, pārspīlēti tonizē asinsvadus, un spiediens ir pārāk augsts. Un spiediens uz trubas sieniņām ir pārāk augsts. Varbūt nepiesauksim tur kritiskākos variantus, ka tās trubas mēdz plīst, bet teiksim tā, visu laiku un bieži spiežot uz trubas siena sāk domāt, kā lai viņa aizsargājas pret tādu spiedienu, un asinsvada sieniņas reakcija ir veidot asinsvada sieniņu neelastīgāku, tur tālāk jau kalcijs var izgulsnēties vai kaut kas tāds, un pa lielam, latviski sakot, sačakarēt sienas elastību, kas 50, 60, 70 gadu vecumā galīgi nav tas labākais variants no kardiovaskulārā riska viedokļa. Bet pa lielam sistoliskam spiedienam slodzē jākāpj, diastoliskajam jākrīt, tas, ka viņš nokrīt līdz nulē nebaidaties, un it īpaši šitiem jaunajiem nulli bieži dzirdam, nevis redzam. Un tad ir atjaunošanās, kur ir jāatjaunojas, normāli, apakšiņi uzkāpja, augšiņi nokrīt, un tāds kriterijs, ko mēs pieņemam, ka mēs 6. minūtē gribam redzēt plus mīnus vai izējas spiedienu pirms testa, vai mūsu kardioloģi teica, ka viņi gribētu redzēt plus mīnus to, kas ir bijis mierā. Un ja mierā mums 125, 130 augšiņi bija, tad šeit 150 vai 155 6. minūte,
tur kaut kas īsti nav, kā gaiša zilā līnija, tad īsti nebūs forši, kas norāda, ka kaut kādi atjaunošanās procesi vai dotā brīdī slodžu apjoms, slodžu intensitāte, viņi kaut kur ir pa lielu, un ķermenis nevar adaptēties vai konkrētais organisms. Un te ir salikts cipariski, kā mēs te maksimāli uzjautrinoši un saprotam, es te salicu slikti un labi, jo pa lielam tas ir arī galvenais jautājums, kas interesē treneris, kas ir slikti un kas ir labi, un vai man ir slikti, vai man ir labi interesē sportistam. Viņam dziļās domas bieži neinteresē, lai gan nesaka visiem, dažiem pat ļoti interesē. Bet tā pārsvarā bija slikti vai bija labi? Nu, tā, zin kā, tu esi 2,5 stundas ar 4 cilvēku darbu kolektīvu veltījis vienam cilvēkam un pateikt vienā sekundē, tev bija labi, viss dāja čau, tā arī liekas jocīgi, tāpēc mēs ceram, ka tā informācija kaut kur vēl mazliet noderēs. Ok, jā, un sistoliskais spiediens, ko es nepieminēju slodzes laikā, ja viņš iet uz leju, tieši šodien viens tāds bija, tas izskatās tā, ka tā kā iesāk pirmā daļa, un tad viņš tā lēnām paliek mazāks. Nu, 0, protams, nav, tad mums guļ uz celiņu viņš, bet viņš paliek mazāks, kas norāda, sirsniņai vēl jātrenē savas darbspējas. Viņa nespēja uzturēt spiedienu pietiekoši augstu, pieaugot slodzes intensitātei. Nu, tie ir visi augošie organismi, kuriem pieceļoties kājās, norēbst galvas, slodzē arī varbūt kaut kādi vājumi parādās, bet ne tā, ka noģības, bet tā, tas viss ir gaidams sirds attīstīšanos, neforsējam ar slodzēm. Labi, normāli miera spiedieni, kuri sakrīt ar 6. atjaunošanās minūti, slodzē spiediens, sistoliskais kāp, diastoliskais krīt un atjaunojas pietiekoši ātri, normāli līdz 6. minūtē. Pulss slodzes laikā atkal atgādina, ka te ir uzlikti komandiņi visi kopā, kā tas arī dzīvē izskatās. Tur ir statistikā tāds saucamais normāls sadalījums, varbūt kāds atcerās, kur ir tāds foršs kalniņš pa vidu, un tad no maliņām ir tādas mazas nogāzītas. Un tad vienmēr ir 5% vienā pusē, 5% otrā pusē kalniņam, kur it kā neskaitās norma. Lai gan, ja mēs skatāmies no olimpisko medaļu viedokļa, tad parasti olimpiskā medaļa dzīvos tur, kur nav tas kalniņš, kur nav norma, jo tie, kas vinnē, nu, viņi pa lielam ir frīki, vismaz vienā no kaut kādām izpausmēm. Ok, un te mēs arī skatāmies, kas man nav norma. Norma skaidri, reku mākonīts dzīvo šeit, lielākā daļa džeku šeit, tie visi ir normāli atbilstoši. Viņi veido vidējo statistisko. Es nesaku, ka viņš ir labs, bet viņi veido komandas vidējo. Tad ir reku 2 pēkšņi ar zemākiem pulsiem. Tad jāskatās, kāpēc, jāstāsta, kāda ir kāju izturība. Varbūt viņam tiešām ir skaista izturības rādītāji. Un tad viens censonis dzīvo ar ļoti augstiem pulsiem. Nu, diezgan skaidrs, jāpaskatās, kāds ir sirds tilpums un vai tur nav, es nezinu, kaut kāds mega stress apakšā, jo pulss ir diezgan pakļauts nervu sistēmai. Bet jāpaskatās laktāta rādītāji, vai viņi arī ir slikti vai labi, jo varbūt, ka laktāta rādītāji ir labi, kas nozīmē, ka izturība ir laba, pulss sūdīgs, daļ tā, ka sirds tilpums ir maziņš un limitējušais faktors pārliecinoši ir sirds un sirds tilpums, un tur ir ļoti specifiskas lietas, ko var mēģināt darīt, bet mēs reti kad esam priecīgi redzēt labu laktātu līkni ar ļoti mazu sirds tilpumiņu, kas nozīmē, ka tahometram visu laiku ir jābūt, nezinu, pie 5000 apgriezieniem, un tad mazā bitīte ar 1-litrīgu motoru mēģina vilkt līdzi 3,5 litrīgiem Mustangiem un darīt to pašu darbiņu, un agrāk vai vēlāk motors izkūst vai uzcepās vai tam līdzīgi. Tā kā sirds tilpuma ir būtiski nozīme, ja pārējie rādītāji ir labā līmenī. Jā, un tādā veidā skatāmies uz pulsa līknēm.
un pēc tam pastamies, kā atjaunojas. Paldies Dievam, ja mēs redzam, ka brūnam pulsa līkni problemātika, tad viņi tomēr iejūgta iekšā visā stāstā, lai gan pēkšņi atkal bams uzlec augšā, tad kad pieceļās kājās. Tas arī kaut kāds rādītājs nervu sistēmai, kas var pārāk uzvilkta, jo pulsu nosaka divas lietas - sirds tilpums un nervu sistēmas uzvilkums, jeb nervu sistēmas komponents, simpātiskā nervu sistēma. Un te mēs varētu jau pirmās domas rasties jau, bet kaut kas varbūt nav ar to balansu veģetatīvai nervu sistēmai, un šis ir, ja sirds tilpums ir normāls, tad šis puls ir drīzāk kaut kāds tāds, es viņu saucu par hiperpulsu, par pulsu, kuru vairāk nosaka nervu sistēma nekā fizioloģija, ar fizioloģiju saprotot reālo sirds tilpumu. Tā kā tur ir nianses. Šie ir jau individuālie gadījumi, kurus jāparunā individuāli. Lai saprastu pulsu līdz galam no intervāla testa, mums jāatcerās, kas tad bija intervāla testa, intervāla sadaļa, soļos skrien, un attiecīgi jūs arī saņemat, sportists saņem EKG un eho failā ir ieskanēts arī šāds papīrs, un tā ir reālā pulsogramma no testa, un šo ir jēga apskatīties, nepaslinkot, atvērt to PDF failiņu un apskatīties, jo citur tā informācija neparādās. Viņa parādās tikai šī grafikā. Un uz ko jāvērš uzmanība? Redz, bāzes pulss pirmajā sadaļā, un tad sākās intervāli. Un nevienmēr ir tā, ka kuram ir laba bāze, būs labi intervāli, un ja ir labi intervāli, nenozīmē, ka ir laba bāze, jeb citiem vārdiem, te pie 10 km/h bija tuvu 170, kas nav maz, tas ir diezgan liels pulss, bet tikko pāriet uz intervāliem, dzīve paliek skaistāka un puķītis krāsēnāks, jo atjaunošanās te ir soļošanas laikā te ir pat 30 sitieni. Es apzināti ieliku, šis ir skaista pulsu grāmata, skaista pulsu adaptācija mainīgai slodzei. Šī tāda ieraugat, jūs vienkārši laimīgi iedzerat kafiju. Jo tur čalim vai dāmai viss ir kārtībā. Parasti jau čaļiem šāds ir, dāmai es neatceros, vai tik skaisti es redzējis. Bet ja jūs ieraugat kaut ko šādu vai vēl sliktāku, tad ir diezgan skaidrs, šī varbūt, nezinu, varbūt no meitenes ir, bet nesaka, ka džekiem nav tāds. Pazīme tāda, ka tu pat nevari īsti pat 10 sitieniem nomest tanī soļošanas laikā, un jo intensīvāk paliek slodzi, jo tas puls pakarās. Un šīs tāds tā kā sportspēlēm nav skaistākā bilde. Un tad savelkot visu kopā, tur ir vāja pulsa adaptācija. Savelkot visu kopā, mēs esam pat tādu kritēriju izvēlējušies objektīvo, kā es jau iepriekš rādīju grafikos, ir tas 10 km/h atskaits punkts, pulss. Es tā esmu uzlicis zēniem virs 155, kā mēs redzējām, tad bildē bija tuvu 170. Meitenēm mēs, protams, dodam citas normas, ir īpaši tik jaunā vecumā, tur būs pilnīgi citas normas. Mēs pat 170 līdz 170 neteiktu, ka ir ļoti slikti, ja? Jaunām meitenēm U18. Maksimālais pulss virs 200 nekad neiepriecina, jo tie nav produktīvi pulsi. Vispār virs 190 īsti produktīvi nav, un pieaugušo vecumā es uzskatītu, ka pilnīgi ok, un varētu arī nepārsniegt 190, un tas būtu pat ļoti iepriecinoši maksimālā slodzē. Jo līdz 180 sirds darbs ir efektīvs, līdz 190 arī 200 mēs tur varam diskutēt, cik elastīgas sirds sieniņas un tam līdzīgi, bet kopumā 200 tā diastolīte, ja tas brīdis, kad atslāps sirds, ir pārāk īss, lai viņš varētu kvalitatīvi uzpildīties, un tīri mehāniski 200 pulsi mani neuzrunā, nesimpatizē. Palēnināt pulsu atjaunošanās, 4. minūti skatāmies, jo 5. tu jau esi piecēlies kājās, tāpēc skatāmies 4. minūti, un vāja adaptācija intervāla tipa slodzē, tas, ko es jums rādīju, ka tie pulsiņi īsti nestaigā.
Un mēs ieslēdzam smaidošo sēņu brīdī, kad mēs redzam pie 10 km/h 120, 140 pulsiņu zēniem. Nu, meitenē varbūt tur līdz 150, bet, protams, kā arī būtu skaisti, ja 140 redzētu. Maksimālais 190, 195. Tanī adaptācijas pulsā reaģē vismaz par 10 sitieniem uz tām 30 soļošanas sekundēm. Un 2 minūšu laikā pulss, nu mēs te vienojamies, nokrīt pa 40 sitieniem, kas nav tik nereāla prasība. Lielākai daļai tas tā ir. Bet, ja nenokrīt, tā ir pulsa atjaunošanās problemātika. Laktāts, mans dievs fiziskās slodzes testos. Atkal redzam uzliktu komandu un vairs neiezīmēs tik ļoti vidējā vērtība viens un otrs gals. Normāls sadalījums ir, bet tā vidējā līnija nav tik bieza kā pulsam, jāatcerieties. Tie paši cilvēki. Nenosaukšu kuru komandu, bet tas nav arī būtiski. Es runāju par interpretācijas pamatprincipiem. Un te mēs redzam, sarkaniem vispār nepaceļās sākuma skrējiena laikā, sarkanie bumbulīši. Skaisti, tas ir super skaisti, varētu teikt, viņam bāzes izturība fantastiski. Un vēl intervalos vēl pat nokrīt, tā ir laktāta noārdīšanas mašīna. Viņam ar izturību nevajadzētu būt problēmām. Nevajadzētu. Ja ir, tad tas ir vairāk slinkums nekā fizioloģija. Un tad ir brūnais, kuram bija diezgan katastrofāla pulsa līkne, un skatāmies, un laktātiņš tomēr arī. Un tad drīzāk mēs nemeklēsim kaut kādu nervu sistēmas problēmu pulsa noteikšanā, bet tā vienkārši ir vāja trenētība un viss. Tad mums bija 2 super pulsi, ja nekļūdos, gaiši zilais un zaļais, un viņi te dzīvo, sarkanais gan viņus ir iztapojis, bet pa lielam viņi ir gan ar zemiem pulsiem, gan ar zemu laktātu līknīti, kas norāda, ka viņiem pat tiešām ir laba izturība gan sirdī, gan muskuļiem. Jo laktātu es uzskatu kā pulsu tikai muskuļiem. Tad viens censonis ir pārspējis pats sevi un parādījis mēmāko anaerobo izturību un dabūjis lielāko laktātu virs 14. Bet zaļais vispār izstāstot super cilvēks. Viņam bija labs pulss, viņam super bāzes izturība, super intervāla izturība, labi adaptējas. Plus vēl viņš ir uztaisījis 12 laktātu. Atjaunošanās skaisti, normāli, 5 no 12, 13 laktātu, 5, 15 minūtē, tas ir labi. Kopumā, ja man jautā, tad es zaļo līkni droši vien lieku kā fizioloģiski labāko čalu komandā. Kas, protams, jāsaliek ar treneru redzējumu par to, vai viņš vispār māk iemest vārdus. Ko mēs nevaram pateikt tieši neko par to. Tāds nav testa uzdevums. Esam savilkuši kaut kādas vērtības cipariskās, pret ko var atspiesties, un tā varētu teikt, atkal par 10 km/h 3 milimoli zēniem, 4 meitenēm. Pārāk strauši laktāta kāpums intervāla laikā, to jūs redzēsiet, kad uzliks vairākus cilvēkus kopā, vai jūs būsiet apskatījušies kādus 50 testus, un tad jums jau radīsies sajūta. Pārāk augsti vai pārāk zemi laktāti beigās. Tur mazliet ir saistība ar vecumu. Jo es īsti negaidu 14, 15, 16 gadu vecumā, ka man cilvēki nāks un rādīs 14 laktātus, kas ir vistīrākais pieaugušo cilvēku, teiksim, anaerobās darbspējas, jo ko tas nozīmē? Ar lielu varbūtību viņi ir ātrauģi vai, es tā raksturoju, jo viņiem ir ātrāk kā citiem attīstījušās ātrās glikolītiskās šķiedras, kas attiecīgi ir laktāta ražotājs. Un vai viņi hroniski ir trenējušies pārāk intensīvi un vispār nav attīstīti vai vāji ir attīstīta laktāta oksidācija, jeb, teiksim, tās lēnās šķiedras, jeb bāzes izturība ir švaka attīstīta, un tad pa lielam, kā viņi pakustās, tā laktāts ir debesīs. Un tādus amatierus mēs diezgan, es neteikšu bieži, bet
tuvu tam mēs periodiski visu laiku redzam cilvēkus, kas vispār nedara tādas zemākas intensitātes izturības slodzītes. Un, nu, nezinu, klasisks piemērs. Hokejs stundu 2 reizes nedēļā ar darbu kolektīvu, attiecīgi visi atjaunošanās dzērienu un āliņu pēc tam, un viss tas, bet, lai paliek kāls, vesels ir dievīgs. Slodze veidojās tāda uzkāp uz ledus malts. Nokāp no ledus, mēģina izdzīvot, atelpoties, vai arī nelaid savā vietā nevienu uz ledus un turpina mirt ar to augsto laktātu. Tā tu tur stundu nocīnies ar sevi un ar likteni, un tā tu izdari 2 reizes nedēļā. Un ko tu iemāci organismam? Tikai to, ka, ja ir fiziska kustība, tad tā obligāti būs anaeroba. Organisms neko citu vairs nesaprot, viņam citi impulsi netiek dot, un viņš kā kustās, tā viņam ieslēdzās anaerobā slodze, tā viņš uzreiz mauca glikolītiskajām šķiedrām, viņš tērē ohidrātus, laktāts ir augšā, skābums ir augšā. Nu, no sociālā viedokļa tāds hokejs ir lielisks. Protams, forši ar večiem uzspēlēt, bet no tāda fizioloģiskā trenēšanās viedokļa tas ir, nu, tas nav strupceļs, viņš vienkārši plato ar lejupējošajām darba spējām un kopumā nekas nu, tas ir labāk nekā nekas, bet reizēm arī rodas jautājums, vai tas tiešām ir labāk nekā nekas. Tā kā līdzīgi principi treniņu procesam jums arī mazliet jāpadomā, vai jūsu pieliktās slodzes intensitātes ir pietiekoši balansētas, vai viņās ir kaut kāds aerobs komponents, jo tāpat kā viss pārējais, arī tas ir jātrenē, viņš tā kā nav ielikt šūpulītī, dažiem ir, bet joprojām viņš ir kaut kur jāuzdabū, ģenētika ir, bet viņu vajag īstenot. Līdz ar to vienam otram mēs redzam problemātiku, ka pirmkārt viņam ir vāja funkcionāli sagatavotība, kā viņš atnāk uz treniņu, tā viņam palielam tā ir pārslodze, vai arī tīra anaeroba slodze. Un strādājot tikai un vienīgi anaerobu, mēs balansētu sportistu izaugsmi diezin vai sagaidīsim. Runājot par atjaunošanos, tur atkal ir jāizvērtē, no kāda laktāta tu atjaunojies, bet ja tu atjaunojies tur virs 10, 11 un 15. minūtē nonāc uz 5, tas ir, tā, bet zem 5 jau ir normāli, bet visforšāk ir zem 4. Tā ropi rēdinot, ja tev ir 10 un tu tiec zem 4, to mēs uzskatām par smaidīgu sējiņu. Pie 10 km/h būtu skaisti, vai nu ka laktāts vispār nepaceļās, vai nu tomēr ir zem 2, labāk ir zem 1,5. Un beigu laktāts atkal no vecuma. Jo jaunāks sportists, jo zemāks ir maksimālais laktāts. Ja, teiksim tā, 16 gados es gaidītu kaut kādu tādu 6, 8, varbūt 9, 10 jau padaudz. Un 18 gados, protams, ka mēs jau gaidām 10, 11, 12, nezinu, 22 gadu, 23 gadu vecumā. Ja mēs runājam par sportspēlēm, tur ir jāvar arī 12, 13 un vairāk paspiest no sevis ārā. Vertikālo lecienu augstums. Rekur uzlikta komanda, un tam man 3. numurs 57, 9. 55. Skaisti. Tie čaļi, viņiem ir jābūt ātriem, viņi nevar nebūt ātri. Un 44, ja vien viņš nav galīgs loks un nemāk lekt vertikālo lecienu uz augšu, ko pārsvarā tomēr visi māk. Ja viņš nav galīgi nohaltūrējis, šis čalis nevar būt ātrs. Ja vienīgi galīgi nesanāk tas leciens, nezinu. Nav it kā tās ātrās šķiedras. Un tad tāds vidējais, 49, 48, tāds 50, 51. Tas tāds vidējs pa komandu, kas nav slikts sporta spēlēm, bet tie nebūs ātrākie puikas. Nevajadzētu vismaz būt. Un šis atkal būs cerams izturīgs. Ja nē, ja viņš nelec, nav izturīgs,
nu tad viņš varbūt met vārdus kā dievs, bet atkal jau pieaug vecums, jo tā vārta mešana vairs nebūs nevienam vajadzīga, viņš vienkārši nepaspēs un piekusīs. Leciena augstums mēs te salikām zēniem slikti ir zem 45 metriem, zem 38 centimetri, un to pieaugumu starp counter-moment jump un free jump, un parasti es rēķinu plus 10 centimetrus, lai gan tas rāda tikai spēju ieguldīt roku koordināciju leciena augstumā, jo kas tad ir free jump? Tas pats kāju spēks, plus kā tu sevi ar rokām dabū augšā. Līdz ar to counter-moment jumps rādītājs ir virs 55 un plus, nu, tie ir labi lecieni. Tie tiešām. Metenēm 45 es jau sāku ļoti labi. Šodien viena volejbolista 53 uzlec. Un augums man šķiet garāks pa mani. Skaisti. Eho jau aizskāra. Pamat rādītājs aorta, sieniņas, kreisā kambara tilpums, EDV, end-diastolic volume. Protams, jums nav jāatcerās šie šifrētie nosaukumi. Priekš tam ir šis slaidiņš ielikts. Mēram EDV, end-diastolic volume, mēram uz ķermeņa virsmas laukumu. Tāds ir ehokardiogrāfijā pieņemtais protokols, un tam ir sava doma, ka divmetrīgiem basketbolistiem nevajag tik, pareizāk sakot, viņiem nederēs tik maza sirsniņa, kā varbūt, 50 kilogramīgam vingrotājam, un tāpēc to visu salīdzina pret ķermeņa virsmas laukumu, jeb laukumu, cik daudz sirdī ir jāapgādā. Tās tāds pieņemts normas, tad attiecīgi es te koeficientus esmu iedevis. Aortai tātad zem 30 ir galīgi bēdīgi, meitenēm zem 27 mm, bet normāli ir 33 virs, un virs 65 ml uz kvadrātmetru ādas laukumu, jeb BSA, body surface area, tā ir forša sirds, 70 super forša. Atkal jaunietim, es tādas prasības nestādīšu. 16, 15 gadniekam, es teiktu, ja es redzu 60, viss mierīgi. Sākumam pietiek. Strādājam, ja. Pieaugušam gribētos nopietnam sportistam ar augstām darbspējām. Un kaut kur tāda, tā tīri tāda piebilde no vairāku gadu garumā veiktā darba. Zin kā, ja ir tas motors, ja ir tas tilpums, un es tur redzu tādus 70 ml uz virsmas laukumu, tādiem jau 28, 30 gadu sportistiem, un tad tu skaties, un viņš sporto un nemirst, un ir visu laiku tik noslēdz kontrakts un turpina. Viņam jau 35 gadi. Un ir tāda sajūta, ja tev ir tas sirds resurs, nav tā, ka tev ir 200 pulsu katrā spēlē, tev ir sirds resurs, tev kaut kā arī visa tā enerģētika, viss tas pārējais sportiskais resurs, es jau nesaku 100% gadījumi, ir traumas, ir viss kaut kas cits ir, bet tāda tendence ir tāda, vismaz motors šim ir, tā visu pārējo nosaka darbs. Vingrošana, gumijas, nostiprinošais svaru zāle, UTT, krosiņi, intervāli un tam līdzīgi. Tāds varbūt novērojums. Tā kā tos sirds tilpums tā galīgi ignorēt nevajag. Kaut kāda doma tur apakšā ir. Antropometriskie dati jums atkal ir uzlikt uzreiz līnijā, kam ir sīka plauša, kam ir milzīga, bet, lai būtu korekti, atkal paskatieties uz kilogramu, 66, tātad tas ir sīkais 69 kg. Jep, reku blakus arī 69 kg, bet viņam 75 ml uz svaru. Tas atkal jāskatās tā, plaušu tilpums uz kilogramu, un tad cik te vispār ir kilogramu. Te jums apakšā dzīvo augums, reku viens kaut kāds sīkais, un tauku procentiņš. Šim 5, es nesaku, ka tur vajag obligāti vairāk, bet, protams, ka tas ir maz. Un tad 20, ja mēs pieņemsim, ja šie ir U16 čaļi vai pat U18 arī, 20 sportam
Nu, padaudz. Jā, ok, viņam plaušu tilpums milzīgs, bet 91 kilograms, 20% tauku, nu, tur vajag laikam mazāk. Pat respektējot viņu lielo augumu. Liekas augums svara attiecība, ok, labi, atkal jāskatās pozīcija un viņa darbspējas un izturības rādītāji, un varbūt ar tiem visiem 20% viņš ir ļoti noderīgs, ļoti labs un ļoti darbspējīgs. Tad tur uzreiz to jautājumu var pagriezt mazliet savādāk un netik kritiski. Bet no otras puses tur tādi -2 kilogrami var dot ļoti labu darbspēju pieaugumu. Plaušu tilpums, kā jau minēju, skatāmies relatīvi, bet smaidiņu ieliekam tad, es tā uzreiz jau vairāk uz pieaugušo līmeni skatos, ja man ir večiem virs 6 un dāmām virs 4,5 litriem, tad, teiksim tā, no ar elpošanu, ar elpošanas kapacitāti nevajadzētu būt problēmām. Tas, ka tur ir bronhiāla astma, var būt apakšā. Tas ir cits jautājums, bet to mēs plaušu tilpumā reti, kad redzam. Tauku procentiņš tāds sportiskāks zēniem ir 8,12 un meitenēm 15,20 pēc mūsu aparāta. Vēlreiz atgādinu, uz katra aparāta normas būs tomēr atšķirīgas, un tas jums vislabākais ir svērties uz vienu tā pašu aparātu un savā starpā viņas nesalīdzināt. Elpošanas datus es te ļoti sīki neiztirzāšu, bet jūs varat redzēt atkal visu spektru no līdz, teiksim, efektivitāti, jeb tas ventilārais ekvivalents, jeb skābekļa piesaistes efektivitāti. Vienam pa taisno jāiet nodot asins analīzes, jo viens no iemesliem, kāpēc viņš ir slikts ir tad, ja ir augsts, labs ir tad, ja ir zems. Nu, šis ir kaut kāds super rādītājs, bet es tā paskatos, ok, zilā līkne, super rādītājs. Labākajiem izturībniekiem pat nav tāds. Nu, ir, bet reti kuram. Un es paskatos, ok, un viņš vienīgais ir elpojis savādāk kā, ka vēl viens, bet palielini viņš ir elpojis savādāk kā citi. Viņš ir pārspīlēti dziļi, es gribētu teikt, elpojis, kas attiecīgi nozīmē ļoti reti. Iespējams, ka viņš pat ir mēģinājis elpot caur degunu, lai gan to testā nevajag darīt, bet no ārpus tā grūti pateikt, varbūt tas ir viņa elpošanas stils. Skābekli viņš sev ir sagādājis, to mēs redzam. Zilā līkne, plus mīnus iekrīt un čupā. Var jau būt, ka var atstāt, bet tad prieka dziesmas šeit arī nav iemesli dziedāt, jo to koeficientu radīja, es teiktu, tāds nedabīgs elpošanas stils, tā varētu teikt. Attiecīgi viņš kaut kur liekas, ka ir apzadzis sevi uz ventilāciju, bet ja nu viņš visu testu tā ir izturējis, nezinu. Reizēm ir tā, ka baigi cenšas, baigi turās līdz vienam brīdim, kad salūst un ielec caur hiper tādu mazu bumbuli, viņš ielec tādā normā, un tad viņš paliek pa normālu cilvēku, kad viņš, kā lai pasaka, aizmirst regulēt savu elpošanu. Un elpošanas datiem tādus īsus atskaites punktus es pieliku, kā viens bija tas, ka maksimālais ielpas dziļums ir mazāks par 50% no plaušu dzīvības tilpuma, skābekļa patēriņš. Tas ir tāds ļoti slidens, un mums jāatcerās paskatīties, cik sekundes viņš bija pēdējā slodzē, un cik bija km/h pēdējām intervālam, un tas viss ir, tā kā caur to jāinterpretē. Bet tā kā, aptuveni uzlikām tos 50 ml zēniem un 40 meitenēm, lai gan pieaugušo sportspēlē, tādu 60 gribās redzēt, tad atkal ir tāda drošības sajūta, ka ok, šim ir aerobā bāzīte, ja mēs tur pieliekam klāt vēl labu sirds tilpumu, tad paliek tikai jautājums par to, cik viņš pastrādās svaru zālē, kāda būs vieglatlētīgas treniņi un kāds ir viņš tehniskās meistarības līmenis. Tad vajadzētu visam salikties, jo tas resurss sāk veidoties ļoti smuks apakšā, smuks un tāds ilgstoši darbspējīgs, tā varētu teikt. Par elpošanas frekvenci tad es esmu fans līdz 55 reizēm minūtē maksimālā skābekļa patēriņš. Mēs tādu augstu normu 63 esam uzlikuši, bet nesaku, ka neesam redzējuši, bet tāds 60, 63 jau skaisti.
meitenēm 53, arī tie ir super rādītāji. Tur ir super, jā. Un tā plato fāzīte, palikšu mazliet apakaļ, plato fāzīte ir domāta tas sākuma posms, kur iestabilizējās. Redz, piemēram, tam līlīgajam violetēm, kur te var redzēt, viņam īsti neiestabilizēs. Viņš tā kā paliek slikts uzreiz un aug un nekas te neveidos, un viņš kaut kur pie tā 24, 26 dzīvo. Nu, nebūs tā, ka viņam ir 19. Tā nav plato fāze. Te pārējiem tomēr ir kaut kāds plato fāzī. Tiem, kam uzreiz aug, nu, tiem es neteiktu, ka ir skaisti tie efektivitātes koeficienti. Asinsainu ar feritīnu un asatu, alatu un KFK sportistiem jebkurā gadījumā vajag nodot reizi gadā, ja? Bet tiem, kuram švaks koeficients, tiem uzreiz vajadzētu nodot, vismaz saprast, vai nav dzelzs deficīts. Un, lai cienītu hokeistus, ne tikai viņus, arī Kērlings brauca nepārtraukto slodzes testu uz velo. Noslēgumā runāja par nepārtraukti, jeb lineāri pieaugušu slodzes testu, varbūt ne tik gari, jo tie principā, nu, viņi pārklājās, bet nianses izcelšu. Un arī kāpēc, ja kāds dzird un iztur līdz galam mani, no tiem, kas veic sporta spēles ar intervālu testa metodu, tad vienkārši var padomāt, varbūt paga, man tie intervāli laikam mani tā neinteresē. Varbūt nākamreiz taisam šito nepārtraukto. Un es tūlīt pastāstīšu plusus un atšķirības. Slodzes protokols. Pirmkārt, jums jāstāstās, tas ir velo. Uz skriešanu varam darīt to pašu, bet tur ir vairāki bet, un pats galvenais bet, ja, piemēram, atnāktu treneris un teikt, ka maniem 16 gadniekiem taisam tādu skriešanas testu, kur visu laiku lēnām pieaug slodze. Es uzreiz jums varu pateikt, ka sīkie ir psiholoģiski, viņiem ir alerģija no garām slodzēm nepārtrauktām, un viņiem ir ļoti grūti dabūt motivāciju noskriet vai nomīt līdz galam viņu. Tā ir realitāte. Jo pieaugušāks paliek sportists, jo tas paliek vieglāk, jo, kā lai pasaka, smadzenes nobriest, un viņi zina, viņi sev var piespiest, un tā tālāk sīkie tur izpildās visādi, ja, un tad tas slodzes tests beigās nav maksimāls, jāsaka. Un otrs nopietns faktors, kāpēc es 16 gadniekam, sportspēlniekam negribētu taisīt to saucamo maratonu testu, kur lēnām pieaug ātrums, ir tas, ka viņi nav pieraduši varbūt tik ilgi skriet, tas cits jautājums, izņemot, ja tu esi dzīves izturībnieks. Bet viņiem bāzīte lielākai daļai ir pārāk vāja, lai mēs vispār redzētu aerobo slieksni, ja varbūt atceraties un atbraucat ceļojumā atpakaļ, ko jūs dzirdējat sākumā pa savām smadzenēm, tā skenējošā daļa, ja, tur, kur uzreiz kāp laktāts pie tik lēna ātruma, tad iztēlojoties, ja mēs turpināsim skriet, tur nekas nebūs. Tur nekas nebūs. Viņiem nav sākuma plato fāze pat ļoti lēnā skrējienā, kā tas ir, teiksim, normāliem skrējiem, pieaugušiem skrējiem, kuri jau ir kaut kādā trenētības līmenī. Un ja nav sākotnējā plato fāze, ko es tūlīt parādīšu uz riteņa, tos pamatprincipus, tad nepārtrauktam skrējienam informācijas pienesums vai sliekšņu zonas viņas praktiski ir nederīgas, es tā varētu teikt. Nu jā, anaerobo slieksni varētu kaut kādu noteikt, bet aerobo īsti ne. Ok. Ričukam slodzes pielikums ir plus 0,1 vats uz kilogramu, atkal tā ir relatīvā jauda, tas nav kā citur varbūt taisa, nezinu, 50 vats, 100 vats, 150 un arī vederči, daži nosprāks pie 150, tad labākie tur tiek 250, 300, bet vienalga, vai tu svēri 50 vai 85 kilograms, visiem vienādi jauda. Nu, man profesionālā būtība neatļauj tādus testus taisīt, mēs liekam jaudu uz kilogramiem, lai tos sportists varētu salīdzināt. Šādi izskatās slēdziens
velotestam, standarta velotestam, tādam pašam, kā taisa mums profesionāli riteņbraucēji. Atkal šeit mēs varam redzēt vatus. Ja kāds brauc ar riteni, tad viņam ir kaut kāda nojausma par to, ko nozīmē 100 vati, 200 un 300. Bet man jāsaka, ka šis ir standarts visiem. Te ir atzīmēts vatus kilogramu un kurā minūtē, un katru minūti mazliet pieaug. Bet augšā ir tikai melnē līknē vati. Kāpēc? Tāpēc, ka svars ir dažāds. Mēs te redzam, melnējiem ir 80,4, vienam te bija 71, un tas svars ir ļoti dažāds, un to 71 kilogramīgais, nezinu, piemēram, 2,5 vatus kilogramu nebūs 201, tas būs kaut kāds tur 180. Un tāpēc standarts ir vatu uz kilogramu ir universāls. Augšiņa ir konkrēti vienam aktuālajam cilvēkam. Es ceru, ka uztverāt to būtību. Pulsiņš dzīvo šeit, un atkal mēs varam redzēt spektru, plašu. Es teiktu, ka tepat nav tādas vidējās čupas, un te ir nolīdz. Cilvēks reka 81,7 kg ar, es gribētu teikt, priekš tik jauna vecuma, 17 gadu, ar aizdomīgi zemu lielāko pulsu 163, 164. Šie gadījumi ir ļoti jāskatās, un te vēl viens ir tāda paša, jo tie iekrīt kategorijā paga, kāpēc tik jaunam džekam ir tik mazs pulss, vai viņš nav hroniskā pārslodzē, kad pulsu vairs neceļ augšā. Bīstami. Nesaku, ka tā nav norma, bet tas prasa ļoti lielu papildus uzmanību. Tas nav skaisti. Tāpat kā nav skaisti cilvēks, kuram ir, nezinu, 202, pie kam pie vismazākās jaudas. Paskatāmies, nē, svars nav 130, tas 88,8. Līdz ar to viņš vienkārši ir vāji trenēts, un ja mēs uzmetam aci vēl laktātu līknei, bēdīgi. Kopumā ļoti bēdīgas izturības īpašības, kuras droši vien prasa attiecīgi uzmanību vai attiecīgi iejaukšanos. Lilīgais čalis pulsā arī nav varonis, un attiecīgi laktātiņš arī nav skaists, un pie tam viņš ir vēl 71 kg, kuram tomēr priekš tik viegla svara, salīdzinoši viegla svara, vajadzēja būt izturīgākam. Tā kā šī testa interpretācija arī līdzīgi, uzreiz skatāmies pulsu laktātu, kā kas ierindojās. Nu, te mums acīs krīt brūnā līkne, kas viennozīmīgi nobraukusi vis tālāk, sasniegus 200 pulsu, ok, es te sabāru vienu 200 pulsnieku, bet paskatieties, kāda atšķirība. 2, kas man tur ir, 8 laikam vatus kilogramu vai 4,2. Tas ir tur vispār diena pret nakti. Un paskatāmies laktātu līkni, kā brūnajam skaista bāzīte izveidojās, un palielam viņam labākā laktāta līkne brūnajam. Te viens gan arī konkurē, tas gaiši zilais un zilā līknī, bet atkal piesardzīgi, varbūt, nu, nav it kā lekcijas uzdevums, piesardzīgi. Ja jums ir kaut kādas tādas netik augsti beigu laktāti, es teiktu, viltus laba izturība varbūt pat šī gadījumā, un zems puls, un zems laktāts, un moška džeks ir vienkārši pārslodzēja jau labu laiku, viņam ir zemi glikogēna krājumi, viņam ir virsnieru garozes hormonu mazliet sasēdiens, kurš nevar pacelt pulsu, glikogēns nav, jo laktātu ražo tikai no oghidrātiem. Tas viss tāds rada tādu viltus labu izturību, bet tur jāpaskatās mazliet kopā visi faktori, vai tiešām tas tā ir. Ok. Tā kā šodien veidos ļoti plašs spektrs gan laktātu līknei, gan pulsam. Ko mēs šī testā iegūstam? Mēs varbūt mazāk iegūstam anaerobo izturību, kas ir īpašība, ko mēs skatāmies intervāla testā.
Bet mēs iegūstam tās augtās treniņu zonas, vai pareizāk es gribētu teikt piesardzīgi, treniņu zonu piedāvājumu no mūsu puses uz velo. Ja jums būtu melnā līknīte jāskatās, atkal noteicošais laktāts, labi, te viņi tenī čupā īsti nevar manīt, bet es tur ņemu vēl papildus arī elpošanas rādītājs klāt un izliekam saukto Z2, jeb izturības zonu, un ja mums šī gadījumā hokejistam būtu vēlme uztrenēt vienkārši bāzes izturību, mēs piedāvātu Z2 pulsiņā, kas šī gadījumā nav pārāk augsts, līdz 120, braukt izturības treniņus uz rīteņu. Neskriet, skriešanai būs augstāk, parasti kaut kāda plus 10 pulsiņš, bet uz rīčuku. Tad darbiņš būs pietiekoši produktīvs, lai arī varētu likties, pagaid, kas tur 115 pulsā, nē, davai maucam. Nu, tā īsti nav, ja iet runa pa bāzes izturību. Plus 120 pulsu lieliski palielina sirds tilpumu, kas ir vēl viens nošaut zaķi to pašu šāvienu. Un tad otrs ir anaerobās liekšņa zoniņa, kas ir šaurāk un tam līdzīgi, un kur mēs arī meklējam reizēm pie laktāta 4 vai mazliet zem, bet atkal skatāmies vienmēr kopā ar ventilācijas lūzumu vietām. Tur mēs arī piedāvāt 160 pulsiņā, jo viņa maksimums ir 181, un tas man tāds pieņemts, cik tev ir maksimums, un tas lieksni mēs varam, tas man tāds vienkārši pieņemts, meklēt mīnus 20. Varbūt vairāk, reizēm mazāk, bet tāds atskaites punkts, šis arī pietiekoši labi izpildās, ja mēs testā redzam 181, 160, šī gadījumā būtu anaerobās liekšņa pulss mazliet zemāks, tur 156, 157. Tā kā no šī testa iegūms būtu treniņu zonas uz riteņa, nesaku, ka viņas pārnesās uz skriešanu, bet uz skriešanu mums būtu skaidrs, ka pulss ir mazliet lielāks, cik man grūti pateikt, bet viņš noteikti nav zemāks vai nav šāds. Tā ir normāli. Te bija viss tas, ko es stāstīju, gudri ir palielināts. Tātad aerobā, anaerobā zona, pulsiņi tūplānā, no līdz zoniņas. Visu šo es jau izstāstīju tikko. Tad ir laktātiņš, no kā tās zonas arī nosakās, un te varbūt es varu izcelt vai vērst uzmanību uz to melno līknīt, redzi, plato, pat krītās, zemākā laktāta vieta parasti ir aerobais slieksnis, bet hokejistam es tur nesēdētu daudz, izturību trenējot, iestājas vēl viens plato, un tad aiziet uz augšu, tad ir tā trešā jauktā zona, un tad bieži vien te ir kaut kāda lūzuma, un tad aiziet 5. anaerobā zona. Tas jau tāds izturības testa interpretācija. Un te man dzīvos anaerobais slieksnis, un šeit droši vien būs produktīvākais izturības darbiņš 118, 120 pulsā. Tad ir mazliet savādāk cipariskie grafiki, jo ir iekļauts viss, mazliet saspiests, ir izņemts kaut kas ārā, piemēram, tur pie 10 km/h, tādas vērtības nav. Te ir atskaits punkti, ir aerobais slieksnis, anaerobais slieksnis un pēdējā minūte. Un tad te viss rādītāji dzīvo, te aerobais varbūt nav ielicies vai ir ļoti zems un ir ārpus grafika. Bet parasti viņi te ir zaļie cipariņi. Un tā mums ir uzreiz komanda ar pulsiem maksimālajiem, relatīvā jauda, absolūtā jauda, kur dažiem ir baigi lielās bijuši tur, bet jāskatās, vai viņi nav arī smagākie. Lai gan 323 lielākie vati, arī vatus kilogramu lielākie, tad viņš visādā ziņā ir jaudīgākais gan uz savu kilogramu, gan absolūtajos vatos jārēķina. Tad tur arī pretēji te dzīvo kaut kāds 214 nabadziņš, kuram ir 3 vatus kilogramu, reku vēl vienam ir bijis tikpat maz, tikai viņš sver daudz vairāk, jo, nedaudz, bet 238 tomēr drusku lielāks, bet abi šie cipari ir zemi, kā lai pasaka, 5. un 7. Bet tad mēs uzreiz jautājam, jā, izturība viņiem ir bēdīga, bet varbūt viņi ir baigie sprinteri. Lecam uz šejiem un tiešām 5. čalis ir uzlēts 65 centimetrus. Tas tā kā
Davai pat taisno uz augstliekšanu vai uz kaut kurien. Tās ir fantastiski labs rādītājs. Tas tāds, nu es ar bobslēju strādāju, tas tāds labs bobslēju rādītājs pieaugušo. 7 bija vājš, leciens, nav slikts. 3. vieta komandā, laikam, skatos, jā, uz ātro. Tā kā tie arī 2 varētu būt tādi ātrāki čaļi, bet ar šādiem jaudas rādītājiem jautājums, vai mēs viņiem dosim lielu spēles laiku. Ar lielu varbūtību viņi nosprāgs. Un pārāk ilgi vēl paturot laukumā, viņiem aizies pārāk augsts laktāts, un tas prasīs uzreiz jau 10-15 minūšu atpūtas laiku, līdz viņi, kā saka, nonāk pie samaņas un atkal var skriet. Kas te vēl slēpjās? Plaušu dzīvības tilpumi, skatāmies, izdalam uz kilogramu, ķermeņa svārs, reku viens tāds resnāks, bet ja mēs paskatāmies, tauku procents normāls, tātad tas ir muskuļains džeks. Salīdzinoši zems tauku procents, liels svārs, skaisti. Nu, te nav resno vispār. Kaut kam te ir iemaldījies 21%. Šos 2 vajadzētu paņemt uz pārunām ar 88 kilogramiem. Tas tomēr var būt pat daudz drusku sportiskiem jauniešiem. Bet nu viens no viņiem ar visu savu svaru lec 55, otram nav leciens taisīts. Tā kā viss tā rezultāta interpretācija ir daudzšķautnaina, un ja paņem vienu cilvēku un sāk skatīties to kubiku no visām pusēm, nu nav tā, ka viss ir spīdīgs, nu nekad tā nav. Var būt tā, ka viss ir apsulbējuši, un tad ir skaidrs, ka no tā sportisti būs grūti uztaisīt, bet parasti kāda šķautnīca spīdēs, kāda būs tāda viegli miglēna un kāda būs ar sūnām, un tad tā sūnainā jātīra, un tad tur kaut kā tā uz to visu var paskatīties. Un elpošanas grafiki tādiem vienlaidus izturības testiem, nu, reizē ir interesantāki, jo te gan ir baigā čupa un man būs grūti vizualizēt, bet šos es ļoti ņemu vērā, ja mēģinu ieskatīties tādīs melnajās līknītēs, tur ir lūzuma vietas, un tās lūzuma vietas vienmēr ir interesants, un tā reku novelk lineāri te kaut kādu lūzumu, un te mēs arī noteikti likām anaerobo slieksni, un tad man palīdz arī pie aerobā sliekšņa otrās zonas izlikšanas. Šie rādītāji, ja tā elpošanas efektivitāte ir noteikti svarīga. Te ir daži čaļi, kas ir ar 20 koeficientu, nu tos ir baigi labi. Teiksim, viņi ļoti efektīvi piesaista skābekli. Vai viņi ir izturīgi? Nav garantēts. Viņiem varētu būt skābekļa vis tā dinamika, kinētika organismā ļoti efektīva, bet tās viņus uzreiz nepatais par kaut kādiem super sportistiem. Nē, tā ir vienkārši viena īpašība. Tad ir viss. Šeit var skaistāk izvērtēt to elpošanas frekvenci. Viens te pacienties pat 66 uztaisīs, un elpošanas dziļumu, kuru vajag atlikt atpakaļ, paskatīties salīdzinājumā ar elpošanas tilpumu. Kā te izskatās, vai tie ir 50% aptuveni. Vai tas ir viss, vai tas ir, viņš varēja kaut ko labāk. Nu, tie, kas tur elpo 3 litrus, es domāju, viņi labāk nevarēja, jo tur visiem caurmērā 5,2, 5,5 litru plaušu. Tad ir skābekļa patēriņš, te apakšā dzīvo dažiem. Nu, te pie 50 izskatās lielākai daļai finišējās, bet ir brūnā līkne, kas bija viskaistākā, viņa arī skābekļa patēriņā pārliecinoši labākā. 50 kaut kāds 9, jā. Velo testā hokejam 59 izspiest, nu skaisti, nu. Un nobrauca, viņš tīri tā interesi pēc, nobrauca mums 4,2 vatus uz kilogramu, 35 testa minūtes. Nu, tīri salīdzinājumam Neilandam šķiet, ka joprojām pieder šoseis riteņbraucējiem laboratorijas rekords ar 55 minūtēm. Tā kā rēķinat, viņš gan ir apmēram tik muskuļains kā mans rokas mazais pirkstiņš, bet jaudu uz saviem vatiem uz kilogramu viņš ražo labi, un rēķinot viņš minās šeit vēl 25 minūtes. Attiecīgi viņa skābekļa patēriņš no galvas neatceros,
Bet Mārtiņš Blūms mums te nesen uztaisīja rekordu, bija nekļūdas 87. Nu, kaut kas pat priekš pasaules standartiem labs rādītājs. Nu tā visi pro velo brauc 70 pāri, noteikti tur nav jautājums vispār. 75 kaut kur, 72, 75 var, nu, bet hokejam nav tāds uzdevums. Ja kāds hokejs atnāks un 67, 70 uzbrauks, nu mums viņš jāsūta uz riteņbraukšanu. Nu es šaubos, vai viņš būs pietiekoši ātrs uz slidām. Un noslēgumā glikoze slēpjās atkal it kā nekas interesants, izņemot vienu čali, Bruno, līkni, un tā pagaidi, kāpēc viņš izlec? Nav jau kā krimināli uzlec cukurs, bet kaut kas te notiek, un tas kūkums, ja godīgi es pa viņu domāju, es pat nevaru jums pateikt, kas tur notiek, jo standartā mēs šādus kūkumus redzam sākumā cilvēkiem, kas ir iedzēruši kaut kādu želēju vai enerģijas drinku, kas satur cukuru, ātro cukuru, banānu, kolu, vienalga. Iedzēruši pirms testa, mēs ļoti skaisti viņus atšifrējam, jo tā glikozīte nosēžās apmēram 15. minūtē, 20. un ieiet savā normālajā, tur viss skaidrs. Kāpēc testa vidū un beigās veidojas, nu vairāk vidū, kur ir anaerobais slieksnis, man grūti pateikt. Iespējams, kaut kāda hormonāla īpatnība, varbūt ķermeņa reakcija, varbūt apēsts batons īsi pirms testa, jo batoniņš kā cietā formā viņš uzsūksies lēnāk, un līdz ar to glikozes vilni iedos vēlāk. Mēs to neesam baigi eksperimentējuši, kā tas ir, bet parasti izmanto sportisti kaut ko šķidru, ātru, slodze, daram, lai ātri uzsūcās. Varbūt šī gadījumā bija kāds snikerīts, nezinu, kurš ar riekstiem un ir nedaudz taukains un iedeva vēlīnu cukura vilnīti, kurš arī veiksmīgi pēc tam izstrādājās. Nezinu, šo jautājumu mēs atstājam atvērtu. Un es paziņoju jums labas ziņas, ir pienācis kas kolekcijas finišs, vēlreiz mani kontakti varat piefiksēt, lai gan e-pastos tur arī var atrast. Un kopumā, jā, es visus apsveicu ar izturību, kas tiešām ir izturējuši līdz galam.